Ar spēli pret Novosibirskas Sibir komandu šovakar arēnā Rīgas Dinamo noslēdza 2 nedēļu 8 spēļu hokeja maratonu. 8 spēļu laikā esam izcīnījuši 6 uzvaras. Diemžēl šovakar atzinām pretinieku pārākumu ar minimālu rezultātu 2-3. Vienīgos vārtus mūsu labā guva mūsu aizsarga pāris. Sākumā precīzi bija Milans Jurčina, otros vārtus pēc teicamas mājkustības ar neatvairāmu metienu tuvajā stūrī guva Čejs Genovējs, bet diemžēl ar to bija nedaudz par maz. 2-3 un mājās ar 3 punktiem dodas Novosibirskas Sibir komanda. Pēc spēles devāmies uz Rīgas Dinamo ģērbtuvi un uzzinājām, cik neērts pretinieks priekš mūsējiem ir Novosibirskas Sibir vienība par vienīgajiem gūtajiem vārtiem, un par atmosfēru komandā kopumā mums pastāstīja Milans Jurčina. So unfortunately we couldn't beat the Sibir today. What was not enough for the win? Well, I don't think it was mentally ready from beginning of the game. It was kind of up and down game. They first 2 minutes they scored a goal in a second period, so that we was kind of down. We have to speak up a little bit on the bench. Then we get closer. They scored on a power play on the third period. It was 3 down, and then we kind of trying to catch them in the last 10-15 minutes. We couldn't do it. We had a pretty good scoring chance, but we couldn't do it. Your goal. Did you saw where you shot the puck? Yeah, I saw Mix Ryan on net. I was screening the goalie. I was hoping Haas, the guy, opened up the lane for one timer, and when he passed it to me, I just tried to hit the net. And Mix did a great job around goalie. From the scoring points, your defender couple, you and Che, got both goals. Why couldn't other guys score the goal? Well, we had a lot of scoring chances. It doesn't matter who scored. If me or Che, or it doesn't matter who scored. We just have to get the better results of the games, and we need the points really bad right now and this time in the year. So it's kind of upset about it, but we have to regroup and get back on a trip and hopefully get some points. What can you say about the Sibir's game? You played against them for the first time, and our total, like a statistic says, if I'm not mistaken, 6-10 now. They won. Yeah, they're well coached. They have really good neutral zone. We didn't see anything out there. We just have to dump the pucks, and they play really well. They're really defensive team, and that's give us a lot of challenge today. All right, thank you very much. Thank you. Uz Rīgu sibīrieši bija ieradušies pēc zaudējumiem Pēterburgā vietējais kā komandai un pēc zaudējuma arī Helsinkos pret Jokerit. Skaidrs, ka viņiem bija nepieciešama tikai un vienīgi uzvaru, kuru viņi arī izcīnīja šeit arēnā Rīga. Ar 2 gūtajiem vārtiem Sibir komandā izcēlās uzbrucējs Viktors Bobrovs, kurš arī tika atzīts par komandas labāko spēlētāju. Viņš neateica mums interviju un padalījās par iespējām par aizvadīto spēli, gūtajiem vārtiem, kā arī aizvadītajiem zaudējumiem un atmosfēru komandā kopumā, kā arī kā viņam patīk шесть спелет, арена Рига. Поздравляю с победой, удалось забить 2 гола и в конце. Можно ли сказать, что все-таки удержали эту победу? Ну, в принципе, когда забросили 3-ю шайбу, уже была установка строже сыграть в обороне. Уже так, не стремиться еще одну забросить шайбу, а именно сзади сыграть построже, чтобы не допустить больше пропущенных голов. Как вообще было играть в Риге? В Риге всегда приятная атмосфера, всегда болельщики поддерживают команду здорово, всегда это чувствуется. Молодцы, а так, приятно играть всегда. Как-то особенно готовились к этой игре после поражений в Петербурге и в Хельсинках? Да, мы поговорили между собой. Все-таки 2 поражения подряд. Хотелось прервать эту серию. Слава богу, получилось. То, что основной голкипер сегодня не мог играть, как-то влияло на команду? Да нет, у нас, если Мика не играет, то Никита играет. Мы все как один стараемся друг за друга, в том числе за вратаря. Хорошо, большое спасибо, удачи в следующих играх. Čempionāta turpinājumā Rīgas Dinamo dosies 4 spēļu izbraukumu sērijā. Tiem, kam ir iespēja, dodieties līdzi, kuriem nē, sekosim līdzi un turēsim mīkšus skatoties spēles Viasat Sport Baltika vai arī internetā. Rīgas Dinamo atgriezīsies ar mājas spēli šeit arēnā Rīga Ziemassvētkos 24. decembrī. Spēles sākums 2 dienā. Līdzjutēji tiek aicināti arēnā ierasties jau no 12:30. Par godu Ziemassvētkiem veiksim labdarības akciju mīksto mantiņu lietu. Tātad aicinām visus lielus un mazus līdzjutējus ar ģimenēm ierasties arēnā Rīga, līdzi ņemot mīkstās mantiņas. Vienā pēc pārtraukumiem pēc mana signāla
Piepildīsim laukumu ar mīkstajām rotaļlietām un Ziemassvētkos iepriecināsim bērnus, kuriem šajos Ziemassvētkos varbūt dāvanas būs tā mazāk nekā citiem visiem pārējiem. Nenokaram degums cīņa par 8. vietu joprojām turpinās. Turpinām ticēt Rīgas Dinamo, atbalstīsim mūsējos gan izbraukumā, gan šeit klātienē, un viss būs vislabākajā kārtībā, jo atcerieties, tikai kopā, katrā spēlē mēs varam palīdzēt, mēs varam uzvarēt. Armāns Simpsons, Mārcis Krasovskis, Dinamo TV.